Labdien, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem, komentāriem. Ļoti patīkami. Brīvdienās izbraucu uz Reggio di Calabria, kamēr es pastaigājos pa šo pilsētu, viena no lielākajām Kalabrijas pilsētām. Es jums pastāstīšu par nekustamā īpašuma izmaksām. Pēc jūsu jautājumiem turpināšu tēmu par nekustamiem īpašumiem, un proti šodien pastāstīšu par nekustamā īpašuma iegādes reģistrācijas izmaksām, kuras sastāv no vairākām pozīcijām. Pirmā pozīcija būs māklera komisija. Tā mēdz būt fiksēta summa vai arī noteikts procents no pārdošanas cenas. Procenti ir dažādi, sākot no 1 līdz pat 10% no pārdošanas cenas, bet katrs gadījums ir individuāls un šīs summas ir apspriežamas ar mākleri. Es personīgi esmu saskāries ar fiksētām maksām, kuras mākleri ir prasījuši par savu darbu. Summas ir bijušas 1000 eiro, 1500 eiro, 3000 eiro. Bet, kā es arī minēju, katrs gadījums ir individuāls un summas ir apspriežamas. Nākošā pozīcija ir reģistrācijas izdevumi. Ja īpašums tiek pirkts no privātpersonas, reģistrācijas nodoklis 2% apmērā no kadastra vērtības, ja tas būs pircēja pirmais īpašums un galvenā dzīves vieta, kur viņš dzīvos pastāvīgi un būs deklarēts. Ja nebūs vienīgais īpašums, tā saucamais prima casa, tad nodoklis būs 9% no kadastra vērtības. Nākošais būs hipotēkas nodoklis, bet tam nav saistīts ar hipotēku, tā viņš šeit saucās, tā ir fiksētā maksa 50 eiro. Un kadastra nodoklis, kam arī ir fiksētā maksa, viņš ir 50 eiro. Ja īpašumu pērk no attīstītāja kompānijas, proti tiek domāta jaunbūve, kas nodot eksploatācijā un īpašumā nav bijusi vēl nevienai personai, nāk klāt summa PVN. 4% apmērā būs, ja tā ir vienīgā dzīves vieta, un 10% apmērā, ja tā būs otra māja. Fiksēti nodokļi, reģistrācija, hipotēka un kadastra nodoklis sastāda aptuveni 200 eiro. Notāra honorārs un citi darījumi izdevumi, tulkojumi, pārbaudes Kalabrijā vidēji apmēram sastāda 2500 eiro. Bet, kā es arī minēju, katrs gadījums ir individuāls, katrs gadījums ir savādāks un darījuma summas atšķirās. Savukārt, vispārīgā Itālijas līmenī notāra maksa veido apmēram 1 līdz 2,5% no īpašuma cenas. Varbūt minēšu piemēru Kalabrijā. Pieņemsim, ka pērka dzīvokli Kalabrijā par 200 000 eiro. Un pircējs nekvalificējas kā prima casa, proti kā vienīgais īpašums. Reģistrācijas nodoklis būs 9%, proti 18 000. Skaitlis ir no kadastra vērtības, kur var būt mazāka par tirgus cenu, tāpēc reāli var būt mazāka. Hipotēkas nodoklis plus kadastra nodoklis 50 eiro plus 50 eiro ir 100 eiro. Notāra un darījuma izdevumi aptuveni 2500 eiro. Kopā summa sastāda 20 600, plus iespējami citi izdevumi, tulkojums, dokumentācijas pārbaudes un cits. Ja būtu prima casa status, proti vienīgais īpašums, pirmā māja Itālijā, kurā tiek dzīvots pastāvīgi, tad nodoklis būtu tikai 2% un sastādītu 4000 eiro kopā ar notāru izmaksām. Ko svarīgi pārbaudīt un uz ko jāvērš uzmanību. Ieteiktu uzrunāt vietējo notāru un lūgt rakstisku kvotāciju.
ar sadalītu informāciju, notāra maksas, nodokļi, pārbaudes izmaksas. Pārliecināties, vai īpašumam nav slēptu hipotēku, parādu vai nelegālu piebīli. Kalabrijā, kā visur Itālijā, šie riski pastāv. Ja pērk kā prima casa, vienīgo īpašumu pārliecinies, kā atbilsti visiem nosacījumiem. Esi iedzīvotājs Itālijā vai apņemies pārcelties uz norādīto pašvaldību, un īpašumam nav greznās kategorijas luksus klases īpašums. Ja pārvērš skaitli budžetā, būtu droši plānot vismaz 10–12% papildus no par pirkuma maksas cenu, kā rezerves izdevumus. Nodokļu notārs plus papildus pārbaudes. Es neuzstāju, ka šī summa būs obligāti nepieciešama, taču, ja jūs savā budžetā paredzēsiet 10–12% papildus pirkuma maksai, ar šo summu būtu jāpietiek. Nedaudz pastāstīšu par greznās kategorijas īpašumiem, proti luksus klases īpašumi. Itālijā ir prima casa, vienīgais īpašums, kuru iegādājoties, ir lētāki reģistrācijas izdevumi un nekustamā īpašuma nodoklis nebūs jāmaksā. Bet, ja īpašums tiek iegādāts un viņš ir greznās kategorijas īpašums, luksus klases īpašums, tad atlaide reģistrācijas maksai nebūs, un par šo īpašumu būs jāmaksā katru gadu nekustamā īpašuma nodokli. Itālijā nekustamie īpašumi tiek klasificēti pēc kadastra kategorijas, ko nosaka attiecīgas iestādes Itālijas ieņēmumu dienests. Kategorija A – dzīvojamie īpašumi. Kategorija A aptver dzīvojamās ēkas, bet katrai apakškategorija savs nozīmējums. Proti pie grezniem īpašumiem pieskaitām A1 kategorija. Tās ir greznas dzīvojamās ēkas pilsētās, parasti vēsturiskos centros. Raksturīgas, augstvērtīgas apdares, lielas platības, kvalitatīvi materiāli, bieži ar portieru vai liftu. Bet īpašums būs reģistrēts un pēc reģistra dokumentācijas un arī pārdevējs to norādīs, varēs pārbaudīt, vai tas ir parasts īpašums vai luksus klases īpašums. Nākošā kategorija A8 kategorija. Greznas villas ar lielu zemes gabalu, baseinu, dārzu un tam līdzīgi. Parasti atrodas ārpus centra, bieži ar ainavisku skatu. Tad šīs villas maksās lielas summas, un tur uzreiz būs skaidrs, ka tā prima casa gluži nebūs. Un nākošā kategorija, A9 kategorija, kas ir pilis, muižas, vēsturiskas ēkas vai īpašumi ar māksliniecisku un vēsturisku vērtību. Arī šajā gadījumā summa nebūs zema un būs diezgan augsta. Kā rezultātā varēs secināt, ka tas īsti gluži prima casa un vienīgais īpašums nebūs un nevarēs viņu tā reģistrēt. Tātad īsumā par kategorijām. Greznajā īpašumā ir 3 kategorijas, kā es arī iepriekš minēju. A1 – greznas pilsētu dzīvokļu ēkas, A8 – greznas villas ar zemi, baseinu un tā tālāk, un A9 – pilis un vēsturiskas ēkas. Tas tā kā īsumā būtu par obligātajiem izdevumiem. Laikam viss. Protams, ja persona pie notāra pārstāvēs pircēju uz pilnvaras pamata, tad būs nepieciešams sagatavot attiecīgu pilnvarojumu. Ja pilnvarojums būs sagatavots Latvijā, latviešu valodā, būs nepieciešams tulkojums itāļu valodā un tulkojums ar notariālu apliecinājumu. Tas, protams, būs papildus izdevumi pie maniem jau minētajiem nekustamā īpašuma iegādes izdevumiem. Īsumā varbūt par nekustamā īpašuma iegādi
reģistrāciju un izmaksām man laikam būtu viss. Ja jums ir papildus jautājumi, rakstiet lūdzu komentāros. Mēģināšu rast atbildes un sagatavot video, ja šī tēma būs jums aktuāla. Bet, kā es arī teicu, es varu pastāstīt tikai par Kalabrijas reģionu, kurā es dzīvoju. Katrā reģionā nedaudz atšķirās. Protams, ir kopēji vilcieni, kas kā kur maksā, bet arī pie notāra un arī Kalabrijā notāra izmaksas katram notāram ir savādākas. Tā kā es arī teicu, pirms izvēlēties konkrētu notāru, būtu ļoti jauki pajautāt viņa izcenojumus un galīgās izmaksas. To varat darīt patstāvīgi sazinoties ar notāru vai runājot ar mākleri, ja mākleris darījumā ir un pārstāv pārdevēju. Jau minēju, ka māklera maksu maksā gan pircējs, gan pārdevējs. Tā kā arī nekustamo īpašumu pārdodot, ir papildus izmaksas par māklera pakalpojumiem. Iespējams, tāpēc Itālijā nav populāri nekustamā īpašuma pārpirkšana un pārpārdošana. Latvijā mēs bieži redzam, sludinājumos, ir labs dzīvoklis, viņš tiek nopirkts, pēc 3-4 mēnešiem izremontēts un pārdots par būtiski augstāku cenu. Itālijā šādu tendenci es neesmu redzējis. Iespējams, ka pamats ir tomēr tas, ka pārrakstīšanas, reģistrācijas izmaksas ir lielas un ka pērkot, pārdodot īpašumu nevar nopelnīt tādu summu, lai šī summa sektu reģistrācijas izdevumus. Bet to es nezinu, nemāku pateikt, kāpēc, bet es redzu to, ka Itālijā nav tāda tendence kā Latvijā, kad īpašumi tiek pārpārdoti tālāk. Un nopērk starpnieks, uztaisa kaut kādu kosmetisku remontu un pārdod. Šeit es to neesmu redzējis. Šeit pārsvarā pārdod pārdevēji vai nu paši, vai ar māklera palīdzību. Par Reggio di Calabria pilsētiņu es lūdzu piedot man, bet kad es biju ieplānojis braucienu, laiks bija tāds, kāds bija. Nav saulains, video nav pārāk estētiski baudāms. Taču mēs varam paskatīties, ka pilsētiņa ir skaista, sakārtot un sakopta. Un, kā jūs man vienmēr prasat, kur ir visi cilvēki? Šeit var redzēt, ka uz ielas tomēr cilvēki ir. Kaut arī turisma sezona ir beigusies, bet cilvēki tomēr šo pilsētu apmeklē. Kā arī cilvēki vēl nepārāk daudz, bet tomēr mēdz peldēties. Jūrā ūdens vēl joprojām ir 22 grādi. Šajā dienā Reggio Calabria gaiss iesila līdz pat 24 grādiem. Bija diezgan silts. Neskatoties uz to, ka šīs ir oktobra pēdējās dienas. Liels jums paldies par skatījumiem, par sekošanu un gaidu jūsu komentārus. Uzdodiet jautājumus, kas jūs interesē, ko vēlaties noskaidrot un par kādu sižetu man sagatavot, par kādu tēmu man sagatavot nākošo sižetu. Visiem paldies un lai jums jauka diena. Uz redzēšanos!